stipendijas labākajiem, centīgākajiem un pats galvenais studēt gribušākajiem. Un šeit ir labākie. Šeit ir labākie audzēkņu studenti. Šo gadu tā faktiski ir ļoti laba tradīcija. Mums jau tās mecenātismu tradīcijas pamazām dīkst, varbūt nedaudz vairāk kā dīkst jau ir, lai cik inovatīvi mēs meklētu ar jums attīstības perspektīvas, jo tas mums ir jādara, pamatā ir izglītība un izaugsme. Papildinot ministrs teikto, ka Latvijā IT nozare attīstās un mums IT nozarē ir brīvas darba vietas un būs darba vietas. Tas nozīmē to, ka mums būs nepieciešami jauni, zinoši, varoši speciālisti. Gari iesaku, tiešām iesaku jums. Kamerā. Viņš ir iegūs iemaņas mājaslapu veidošanā un sācis apgūt arī programmēšanas valodu Turbo Paskals. Kalpotpils Krievijas skolas. Līdzēji absolvents, tagad Latvijas universitātes students. Studēs Latvijas universitātē, pareizāk viņš teikt jau studē Latvijas universitātē. Matemātika piedalījusies arī matemātikas olimpiādēs 10. klasē sāka programmēt. Skolas laikā apmeklējis datorikas kursus, apgūjis arī savu pirmo programmēšanas valodu Paskalu. Robērts beidzis Cēsu valsts ģimnāziju, tagad studē Latvijas universitātē. Programmēšanas valodas un veids daudz ko citu. Programmēšanu uztver kā vienu no Latvijas tehnoloģijām, ieguvis certifikātu, piedalījies arī informātikas sacensībās. Programmēšanas skolā apgūs mājaslapu veidošanas pamatu un Paskalu programmēšanu. Plašāk izmantojam ikdienas dzīvē. Ir darboties Paldies! Paldies, ļoti operatīvi. Es ceru, ka vismaz kādas no jums ieraudzīs arī nākamgad šeit, kad mēs pasniegsim stipendijas nākamā gada pirmkursniekiem, un kad jūs viņiem spēsiet pastāstīt kaut ko labu par to, kas ar jums ir noticis šajā pirmajā gadā, un es jums novēlu prātīgi izmantot DPA sarūpēto stipendiju, lai viņi tiešām jums sniedz to labāko un no viņas var gūt veiksmi mācībās vēlreiz.